Ai, jūs te. Čau, ir 260. diena un parādīšu uzminiet, protams, ka triku jums. Tā, lūdzu, operators kungs, sakiet stop. Nē, mums pirms kas jāstāsta. Parasti visos trikos ilgzonas izmantot kā dūšas vai karājs, kaut kāds tāds kārtas, ja? Es tā nedrīkšu. Man tas liekas, ka viss tā dara, tāpēc man tā nav jādara. Tāpēc lūdzu, sakiet šoreiz stop. Stop. Šeit. Jā. Vai bišķi tālāk, bišķi tuvāk? Šeit. Tieši šeit, ja? Labi. Ielāko šo te kārti, es nesīšos. Jā. Ielākoju? Jā. Ja? Un tagad es šim trikam ņemšu, teiksim, septītniekus. Ja? 2 septītniekus. Tādēļ, ka kādēļ man jāņem tās kārtas, ja es vai ņem, teiksim, septītniekus? Jā. Vai ne? Tieši tā. Jā. Tā, redzat, pavisam parasti tie septītnieki. Nekas tur īpaši nav, vai ne? Kārava un ērcena. Un tagad skaties, uzstīšu knipi, apgriezīšu. Un atrada tavu pīķa dūzi. Pasties, cik labi, kad neizmanto dūžas, tas tā nebūtu sanācis. Jo, ja es būtu izmantojis dūzi, tad kā sanāk tajā 2 dūžos ar dūzi, vai kas būtu? Tiekamies rītā. Vai beidzas triks? Nav man kārts. Ko? Nav man kārts. Tā nav tavu kārts? Es domāju, beidzās triks vai tas kaut kā trikā ir iekšā? Kāda bija tavu kārts? Kāda ar 7? Tur filmē tagad, he? Es filmēju, jā. Kāra ar 7? Paga, mēs tik izmantojām trikā kāra ar 7. Nē, nu šādi. Paga, es izņēmu 2 septītniekus ārā. Tad triks vēl turpinās? Jā, tā kā jā. Paga, kāpēc tu uzreiz neteici? Kāpēc tu uzreiz neteici? Tā kā es izņēmu septītniekus ārā un tu neteici neko. Labi, skaties. Es beidzu filmēt? Nē, skaties. Tātad, es ar pīķa dūzi, tā nebija pareizā kārts, ja? Tā es darīšu kā visi un vienkārši ar 2 dūžiem atradīšu kāra ar septītnieku. Vai tā ir labāk? Man bija pīķa dūzis. Pag, tev bija dūzis tomēr? Jā, tu atrada pirmo. Žēl, ka savulaik neklausīju savus vecākus. Ko tad viņi teica? Kā lai esi? Es tik neklausījos. Tiekamies rītā.